Ceru, ka mēs esam uz viena viļņa ar visiem tiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir šeit ar jums, mīļie. Ja jūs esat šeit un jūtat iekšēji dziļi savā sirdī jūtat, ka seksualitāte ir kaut kas daudz vairāk, daudz jēgpilnāk, nozīmīgāk par to, kādus priekšstatus mums ir, kādu priekšstatu mums ir radīti. Izprast to, ko mums aizmirst iemācīt, ko mums nemācēja iemācīt par mūsu dabu, par mūsu skaisto, brīnišķīgo dabu, par mūsu seksualitāti. Un tādēļ nav brīnums, kā cilvēki mūsu visnotaļ attīstītā sabiedrībā, kurā netrūkst informācijas, kurā it kā cilvēki vēl viens otram labu, nu vismaz tuvinieki, radinieki, mammas un tēti, un tomēr atrodas tādos dziļos maldos par vienu no svarīgākajām savas dzīves izpausmēm, vienu no svarīgākām enerģijām, kuras mums ir. Tā ir mūsu dzīves enerģijas esence, attiecība, dzīves prieka, dzīves iespēja enerģija. Tā ir seksuāla enerģija. Un šodien šādā visnotaļ eksperimentālā atvērtā nodarbībā mēs mēģināsim vismaz laust tos nosacījumus, tos priekšstats, tās pārliecības, kuras apzināti, neapzināti mums ir ieprogrammētas mūsos, un kuras traucē mums izrauties no šiem stereotipiem, izrauties no tām robežām, kur mēs atrodamies. Protams, kā vienā nodarbībā, lai kāda viņa nebūtu, mēs nespēsim izlabot visu čiks, jo nav viena kaut kāda soļa, nav viena gājiena, nav vienas tabletes, ko var tā apēst un viss jūsu seksualitāte, seksuālā dzīve, jūsu seksuālā enerģija pēkšņi uzplaukst. Tā nenotiek, tie soļi ir vairāki. Un varētu teikt, ka viņi ir ļoti daudz un viņi ir sarežģīti, bet es negribētu, lai tas jūs saskumdina. Tieši otrādi. Šis ceļš, kad mēs to izprotam, kad mēs atklājam šo enerģiju sevi, izprotam, kā viņi darbojās, kad mēs sākam mācīties viņu pārvaldīt, tas ir ārprātīgi, tas ir ļoti brīnišķīgi, tas ir ļoti aizraujoši, tas ir skaisti. Un mēs mācāmies, un caur to mēs attīstamies. Tātad, kā mēs mēģināsim šo nodarbību sakārtot? Sākumā apmēram stundu, pusotru es paņemtu tādam pārskatam, jo, ja mēs runājam par nodarbību, tad, lai tā arī ir tā kā nodarbība, tā kā mācību stunda, kur mēs kaut ko atceramies, saprotam, lai tas priekšstats mums saglabātos un lai jums dotu tas kaut kādu turpmākiem soļiem, kaut kādu enerģiju, kaut kādu ieskrējienu. Jo savādāk, ko mēs tādās webināros mēs varam runāt, izrunāsim, un visiem tā kā labi paliek, jā, es neesmu viens, man ir slikti, tam ir slikti. Šī nodarbība ir tā kā starts, uzaicinājums jums, pirmkārt, atklāt priekš sevis šo te pasauli, saprast virzienu, saprast to, ka katrs no mums, neskatoties uz to, kāda mums ir bijusi šī dzīve līdz šim, kāds tas stāstījums mums ir bijis, neskatoties uz to, kādā mēs šobrīd esam stāvoklī, attiecībās, neattiecībās,
lūkojamies pēc attiecībām, gaidām attiecības, ilgojamies pēc attiecībām, saprotam, ka šīs nav īstās attiecības, vai kaut kādas citas attiecības. Ja? Kā tas parasti notiek? Neatkarīgi no tā, mēs atklājam pasauli, kur atrodas katrā no mums iekšā. Saprotiet? Šī seksualitāte, tāpat kā dzīves enerģija, tāpat kā mīlestība, tāpat kā visas mūsu iekšējās spējas, atrodas mūsu iekšējā pasaulē. Iekšējā pasaulē. Tur, kur mēs nebieži rodam spēkus un drosmi ieskatīties, diemžēl. Mēs parasti cīnāmies ar ārējo pasauli. Tur mēs meklējam tos vainīgos, tur mēs meklējam tos, kur mēs gribam kaut ko dabūt, paņemt priekš sevis. Ne? Neapzinoties to, ka mūsu ārējā pasaule ir tik vien kā mūsu iekšējās pasaules atspūgs. Ja mēs esam iekšēji paši nelaimīgi, nezinām, kā to laimi atrast, neesam par sevi pārliecināti, neesam piepildīti. Ja mēs baidamies paskatīties uz saviem trūkumiem un domājam, kā šos trūkumus mums kaut kādā veidā kompensēs kāds cits partneris, seksuālais partneris. Vienalga. Tad mēs esam zināmā mērā strupceļā. Arī savu seksualitāti mēs meklēsim sevī, šo seksuālo enerģiju, izpratni par seksuālo enerģiju. Atpazīsim viņu. Ja? Un tad, kad mēs to spēsim izdarīt, sapratīsim arī, kādi ir tie instrumenti, kuri mums palīdzēs viņu atraisīt. Jo, kā jūs saprotiet, ja mēs lēnām seksualitāti sākam saukt par seksuālo enerģiju, tad viņai piemīt šīs te enerģijas īpašības. Un viena no pamat enerģijas īpašībām, es ceru, tas nebūs sarežģīti jums to saprast, ir sekojoši. Kamēr mēs enerģiju nepazīstam, neizprotam tās darbību, nezinām, pēc kādiem principiem tā darbojās, nezinām, kādā veidā viņi izpaužās. Mums no viņas ir jāizvairās, vai jāpakļaujās, vai jābaidās, vai mēs kārtīgi varam dabūt pa nagiem no tās. Ja, iedomājieties, tāpat kā ar elektrību. Nezin cilvēks, ko ar elektrību var darīt. Ja, tad noraujās vienreiz, noraujās otrais, tad ir jābaidās, jāizvairās, vai jāpakļaujās, jāsāk būt dievs vai kaut kā. Tik līdz mēs izprotam, kā tas notiek, paskaties, saslēdzam visur štepseļus, ja, un štepselējam un priecājamies. Ir silts, ir televizors rāda, viss. Mēs izmantojam šo enerģiju no tā mirkļa, kā mēs spējam viņu apgūt. Ar seksuālu enerģiju ir tieši tāpat. Mēs baidamies no viņas. Mēs esam atkarīgi no viņas. No šīs selfiem. Ja, vienalga, vai mēs esam atkarīgi tāpēc, ka mums viņas ir daudz un mēs nezinām, kā tad mēs viņu realizēsim tagad, kur mums vajadzētu viņu. Mums gribās kaut kādā veidā viņu izpaust, realizēt. Vai ir tieši pretēji, ja mums prasa, kur ir tava seksuālā enerģija? Man nav viņas, kur lai es viņu ņēmu, ja, vai kaut kā tāda. Un tad viņa tur šaustās visādā veidā, kur tad mēs viņu ņem. Vajadzētu, lai viņu uz turieni virzītos. Viņi virzās kaut kur pavisam netur, kur vajag. Ja? Un tad ir atkal nelaime. Lūk, un mēs šādā veidā neesam to izskatījuši nekad. Tādēļ es to piedāvātu izdarīt un izdarīt to ar mīlestības tādas zinātnes tantras palīdzību. Vien divos vārdos, laikam es izdarīšu tādu atkāpi, ja te ir cilvēki, kuri nepazīst mani, cik man tā spīd tā saule. Tie cilvēki, kuri nepazīst mani, divos vārdos es pateikšu, lai jums būtu skaidrs, kāpēc es priekšā jums runāju. Mani sauc Juris Gravis. Šeit esmu ne tādēļ, ka es esmu izlasījis kaut kādas 3-4 grāmatas varbūt par to, bet viss, ko es jums stāstu, lai arī tas papildus jums iedvesmu rastu, ir tas, ko es esmu pieredzējis pats. Caur praktizēšanu, caur savu
izzināšanu, caur savām sāpēm, caur saviem meklējumiem, caur savām rētām. Un man tā pieredze ir bijusi, oi, 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 un atstājis, es esmu savā dzīvē aiz sevis, jā, tādus pēdus, acīm redzot, jā, kuras šobrīd es cenšos kaut kādā veidā kompensēt. Jo es domāju, ka es neviens tāds, tad ir mirklī, kad šī enerģija mums ir daudz, un seksuāla enerģija kā tāda, un ja mums prāts nav vēl nostabilizējies, nav vēl skaidrs, nav vēl tāds dzidrs un koncentrēts, tad mēs, protams, esam pakļauti šai enerģijai, un bieži vien mēs uzvedamies vai kaut kā tā, un mēs sāpinām bieži vien ne tikai sevi, bet arī citus apkārtējos cilvēkus ar visiem labākiem nodomiem. Lūk. Un manā dzīvē ne jau tā, kad mēs meklējam to seksu vai seksualitāti, tā bija ļoti liela loma manā dzīvē un visās peripētijās, kas ar mani notika. Taču tieši sevis meklējumos, ja, tas, ko vairāk no jums rakstīja šobrīd savās anketās, kas tev pamudināja? Es gribu izprast sevi, es gribu saskārties ar sevi, es gribu kaut kādā veidā saprast, ko es daru šajā pasaulē. Ja? Un tas ir tas, kas apvieno seksualitāti, mīlestību, partnerattiecības, tantru un garīgumu. Un arī mans ceļš sākās caur to, kad es, esot kaut kādā pierastā mūsu izpratnē, sociālā izpratnē, es biju savā virsotnē. Jā, to, ko tagad es daudz kāpu savā virsotnē, es uzkāpu savā virsotnē. Viss tur bija, veiksmi bija, nauda bija, ietekme bija, viss, mīlestības nebija, piepildījuma nebija. Jā, izpratnes par sevi nebija. Un tad mirklī man nācās izšķirties par to, kas man dzīvē ir svarīgāks. Vai būt tādā drošībā, nodrošinājumā, nosacītā, ja? Vai arī iet un meklēt visu, atlaist visu to, kas ir liekas, un iet un meklēt. Es izvēlējos otru, un tieši caur praksi, caur garīgām praksēm es nonācu līdz šai absolūti brīnišķīgai, visnotaļ mistiskai, garīgai praksē. Un ko nozīmē mistiskai? Mēs saņemam šīs zināšanas tādas, ko cilvēku pieredze nav spējusi pieredzēt, nav bijusi tāda. Es runāju par tantru, ja? Tā ir garīgā mācība, un garīgā tas nozīmē, ka viņa dod mums iespēju izprast šo dzīvi, savu dzīves ceļojumu, savus dvēseles ceļojumu, izprast, ko mēs darām šajā pasaulē. Svarīgāk par to, man šķiet, nekā šajā pasaulē nav. Un tā mēs sākam no tantras, kas ir garīgā mācība, zināšanas par sevi. Viena no šīm daļām ir neapšaubāmi attiecību sadaļa, jo tantra balstās uz polaritātes principu, sievišķās un vīrišķās enerģijas polaritātes principu. Viss, kas ir sievišķs un vīrišķs, ja, šī dualitāte, kas veido šo pievilkšanos, miedarbību, arī veido šo pasauli. Visās vibrācijās. Mēs to varam iztēloties kā sievišķo un vīrišķo, sieviete un vīrietis, bet tikpat labi tums un gaisma, karsts un augsts, uguns un ūdens. Viss, kas ir komplementārs, viss, kas pievelkams. Un šīs mūsu enerģijas, mūsu cilvēka enerģijas, arī pievelkās dažādos līmeņos. To mēs varam ievērot attiecībās, jo mūsu pievilkšanās izpaužās saskarsmē. Par to mēs runājām mūsu iepriekšējā webinārā, un es arī šī webināra beigās atstāšu jums saiti uz to webināru. Būtu ļoti vērtīgi visiem tiem, kuri nav bijuši, nepiedalījās šajā iepriekšējā attiecību webinārā, noskatīties to arī vispirms, pirms mēs pieskaramies šai
seksualitātes tēmai, jo mūsu seksualitāte ir kā reiz šo attiecību esence. Papildus ļoti jaudīga enerģija, kura ļoti, ļoti spēcīgi mūs ietekmē. Ja? Iedomājieties tagad tā. Tantra māca mums attīstīties. Ja? Tantra māca mums izprast, ka mēs esam daļa no evolūcijas, no šīs dievišķās spēles, ko mēs saucam par evolūciju, attīstību. Ja? No rupja uz smalko, no vienkārša uz sarežģīto, no ierobežotā maziņā uz lielo neierobežotu. Tā ir attīstība, un tā ir mīlestība, un tā vienlaicība. Tajā iekļaujās arī mūsu seksualitāte. Jo seksualitāte, kā mūsu daba, mūsu cilvēciskā daba, bija galvenā enerģija, kura, kādēļ mēs esam šajā pasaulē ieradušies. Mēs spējam piedzimt un mēs spējam dzīvot. Un tikai padomājiet, draugi, par to. Seksuālā enerģija ir spējīga, ja, tas ir tik jaudīga enerģija, ka viņa ir spējīga radīt jaunu dzīvību. Jaunu dzīvību. Tad visnotaļ tas potenciāls šai enerģijai ir daudz, daudz lielāks nekā tas, kā mēs esam pieraduši viņu tērēt. Vai ne? Tad, kad mēs satiekamies un mēs domājam, ar ko saistīt mūsu seksualitāti? Ar seksu, vai ne? Satiekās pārīts, un viņi nodarbojas ar seksu. Beigās viņi labākā gadījumā viņi saņem kaut kādu, taču to sauc par orgasmu, ir aizvien vēl tādi seksuologi, kuri ejakulāciju sauc par orgasmu, neatšķir šīs divas atšķirīgas parādības. Bet katrā ziņā mēs saņemam drusciņu baudas, 3, 4, 5 sekundes baudas. Ja? Tie, kas ir iemācījušies, saņem baudu no kopā būšanas, no saskarsmes, tiem vairāk sanāk. Taču, jebkurā gadījumā, ja mēs atgriežamies, mūsu attiecības ir saskarsme, vai ne? Taču piekritīsiet, vai grūti būtu veidot attiecības bez saskarsmes. Šī saskarsme mums var būt dažādos līmeņos. Tā var būt fiziska saskarsme, ka mēs vienkārši pieskaramies viens otram. Tā var būt kaut kāda emocionāla saskarsme, kā mēs viens otru iespaidojam. Tā var būt kaut kāda intelektuāla, mentāla saskarsme, sirds saskarsme, sociālā saskarsme, arī partneriem, vai ne? Taču tur ir kaut kā sociāla saskarsme. Domāju, kurš vedīs bērnus uz bērnu dārzu, vai ne? Un kur mēs atvaļinājumu pavadīsim. Tās visas ir saskarsmes, kuras veido mūsu attiecības. Un viena no šīm saskarsmēm, ko mēs varētu teikt par esenci šīs saskarsmes, esence ir mūsu seksuālā saskarsme. Diezi vai kāda ģimene var izveidot tādas labas mīlošas attiecības bez seksuālas saskarsmes. Jā, ir pāris. Un sākumā, tad, kad mēs satiekamies, šī seksualitāte mums šķiet kā pati pa sevi saprotama un pašpietiekama, vai ne? Tik brīnišķīgi mēs satiekamies, mēs saņemam šo te baudu viens ar otru un sakam, wow, brīnišķīgs seks, ja arī varbūt ne tik brīnišķīgs, bet attiecības tāpat tās vajag droši vien, kad veidot, tad lai tā arī ir. Un, lai kā tur būtu, mēs attiecību sākumā mēs esam daudz maz apmierināti ar mūsu seksuālām attiecībām. Kāds ir strīpēns? Mēs esam apmierināti ar šīm attiecībām un kādu laiku ir ok. Bet tad, tā kā es jums sākumā minēju, kādam šķiet, ka ir pa daudz un viņam nav ko realizēt. Kādam šķiet pa maz, kā vajadzētu kaut kā pildīt savus pienākumus, bet it kā nav tā spēka, nav tās enerģijas. Tad iestājās rutīna vēl, atceraties, arī seksuālās attiecībās. Liekas garlaicīgi, ka atkal viens un tas pats. Kā tur izvairīties? Varbūt, ka tad varētu kaut kādu
dīli, ja, varbūt kaut ko par to dabūt. Gribēt, negribēt, kā uzlabot, kas notiek. Un tādā veidā, ja šī seksuālā enerģija nebliež no jums, ja viņa jūs, nu, tā kā neiedvesmo, ja jūs visu laiku nesat tādā pacēlumā, tad viņa pamazām sāk mums tā kā zaudēt šo savu pievilcību. Līdz ar to notiek attālināšanās partneri. Ja arī tad, kad vēl nenotiek, kam ir tā, šeit ir pāri, kam ir tā, ka jums šķiet, nu, kaut kā vēl dziļāk, kā vēl mēs varētu, nu, kā vēl varētu vēl tuvāk, vēl dziļāk, vēl pilnīgāk. Jūs jūtat, ka ar to tas nebeidzās. Jūs iekšēji jūtat, ka ir jābūt kaut kam vēl. Ja? Bet ir tik daudz tie priekšstati, tie maldi, ja, kuri traucē šai enerģijai izpausties. Tādēļ es piedāvāju tādu variantu jums šodien. Sākumā, ja jau mums nav viens solis, ar kuru palīdzību mēs varam uzreiz visu saprast, visu salabot, bet ir vairāk, tad pirmais, ko es gribētu jums ieteikt, šos soļus izdarīt, tā kā atkāpties un paskatīties šo bildi kopskatā. Šo bildi kopskatā mums palīdz tieši izprast un ieraudzīt šī mācība tantra, jo mums ir nepieciešams šis zoom out, mēs atzumojamies no šī mirkļa, no šīm savām, nu, sajūtām, no šīm savām emocijām, tādas, kuras mums ir, no šīm prāta izpausmēm, un paskatāmies uz savu dzīvi kopumā. Jo piekrītat, taču tad, kad jums bija tur 10, 12 gadi, jūs domājāt un jutāt savādāk nekā tad, kad jums bija 20, 25, kad 30, kad 40, kuram tagad ir. Šī sajūta, redzējums, izpratne ir ļoti dažāda. Patiešām mūsu seksualitāte mainās līdz ar mūsu personību, mainās līdz ar tiem dzīves uzdevumiem, ko katrā dzīves laika posmā mums ir jāveic. Tad, kad mēs to nezinām, tad, kad mēs aizķeramies kaut kur, mēs kļūstam par vakarējiem, neizpildām, mēs neejam līdz šai plūsmai. Ja? Tādēļ nebūtu slikti, ja mēs varētu saprast, kāda tad ir šī plūsma, kā viņai ir jāizpaužas tajā seksuālajā enerģijā, kam viņa ir domāta. Ja? Lūk, ņemsim palīgā tantru, un ne tikai tantru kā mācību, bet vienu no tādiem ļoti efektīviem mācību paraugiem, proti tādu mūsu dzīves karti. Mēs to saucam par dzīves karti, citi to sauc vai tantrā, vai jogā, to sauc par čakru sistēmu, proti sistēmu, pēc kuras mēs varam noteikt savu dzīves ceļu, kā mēs attīstamies, kā mūsu tātad šīs te dvēsele, vai personība, pēc tam dvēsele, kā viņa attīstās šajā dzīvē. Šī ir ļoti svarīgas zināšanas, iespēja lasīt šo karti. Jūs varat iemācīties viņu tāpat kā lasīt grāmatu vai lasīt notis, izprast viņu. To arī mēs, mums ir kursi mīlestības misterijas skolā, un gan integrētā vīrišķībā, gan apzināto attiecību kursā mēs mācāmies pēc šiem te soļiem. Tagad es pieļauju, ka ir kaut kādi cilvēki šeit, kuri nav pazīstami ar to, neiedziļināsimies tajā būtībā. Es ļoti īsi uzbūršu jums to priekšstatu par to, kā tas varētu izskatīties. To mēs darīsim tā. Lūk, atvērsim sākumā vaļā šo te. Jūs redzat visi, ja? Cilvēciņš uzzīmēts, un viņam ir tādas septiņas figūriņas, zvaigznītes ir blakus. Tās ir šīs čakras. Zināmā mērā mūsu attīstības līmeņi, cilvēku dvēseles attīstības līmeņi. 7 čakras, pirmās 2 ir
tā kā izpaužās mūsu dzīvnieciskā daba, ķermenis, viss tas, kas ķermenī notiek, un kaut kādas primitīvas emocijas. Nākošās divas ir mūsu cilvēciskā daba. Tās ir tās, kur mēs izpaužamies kā sociāls būtnes, ar savu intelektu, tur prāts pieslēdzās, un prāts mums arī var viņš darboties tādās rupjās formās, un var tādās smalkākās, ja, un tad, kad viņš sāk darboties aizvien smalkāk, mūsu apziņa paplašinās, un mēs nonākam līdz sirdī. Mīlestība ir kā mūsu augstākā emocija cilvēka izpausmē. Tā jau tā enerģija, kura mūs savieno ar augstāko apziņu. Ja? Proti, mūsu sirds enerģija ir pieeja pie augstākās apziņas, pie dievišķa. Proti, mēs esam no apakšas saistīti ar zemi, tās ir mūsu saknes, rupjās enerģijas ķermenis, un augšā pašā redzēt tur augstākās čakras, tās ir mūsu dievišķās izpausmes, smalkās izpausmes, tās, ko mēs nevaram pataustīt, ja, vai kaut kādā veidā sajust. Un tieši pēc visiem šiem līmeņiem mēs attīstamies gan cilvēcīgi, gan arī mūsu seksualitāte un seksuālā enerģija ir tātad pakļauta šai evolūcijai. Iedomājieties. Tātad mums interesēs šodien, gan tik cik mums laiks ir, gan arī mūsu tēmai, mums interesēs pirmās 4 čakras, proti sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā. No mūsu saknēm, ja, visrupjākās enerģijas, līdz sirdī, līdz zaļai anahata čakrai. 4 līmeņi, kur mēs izējam kā cilvēciskās būtnes, no rupjākās uz smalkākām izpausmēm. Seksuālā enerģija izpaužās katrā no šiem līmeņiem un vada mūsu dzīvi. Šī dzīves enerģija, iedomājieties tādā alegorijā, ka ir kaut kāds ventilators, kurš pūš gaismu. Ja, viņš tā pūš maigi mums sejā vai mugurā un saka, attīsties Pauli, attīsties Zane, attīsties Līga. Ja, un Pauls tiešām vajadzētu attīstīties, ir jau vēl tur daudz laika. Gan mēs vēl esam jauns, bet vajadzētu, varbūt ne šodien, varbūt rīt es attīstīšu. Ja, tas ventilators tā pūš, darbojas. Ja. Cel savu apziņu no sarkanās čakras, no savas bērnišķības, no savām vienkāršiem kaut kādām izpausmēm un pasaules redzējumu, uz sarežģītāku, uz smalkāku, tu esi to spējīgs darīt. Ja. Bet tur Jānis Zanis saka, labi, gan jau paspēsi. Tad, iedomājieties, viņš tā griežās tāds tā kā viesuls un lūdz mums, lai mēs attīstītos. Viesulim pa vidu ir augsta spiediena tas strūkla, ja apkārt tā dzīves enerģija tāda maiga kā ventilators, tad pa vidu ir tāds kā, tad, kad mēs piebraucam pie benzīna tanka, uzpumpēt riepas, un tā ir mūsu seksuāla enerģija. Viņa ir superjaudīga. Viņa ir vienota ar mūsu dzīves enerģiju. Bet viņa ir tā, kas ir tā kā esence šai enerģijai. Viņa ļoti spēja, ļoti jaudīgi mūs, tā kā vada šajā dzīvē. Un viņa ir domāta mums priekš tam, lai mēs attīstītos. Priekš tam, lai izmantotu šo enerģiju savai dzīvei, savai dzīves attīstībai. Citiem vārdiem sakot, šī seksuālā enerģija ir pieslēgta pie mums, pie mūsu ķermeņa apziņas, pie mūsu esības, kā tāda jaudīga atomelektrostacija. Mēs varam šo enerģiju ņemt un viņu izmantot. Taču, ja mēs nezinām, kā viņa darbojās, tad mēs nevis
izveidojam sev kaut kādu gudro māju un lidojam kosmosā, bet mēs knapi spējam ķēķī apgaismot tur ķēķi vai tolets ar mazo lampu. Atvainojiet par tādu alegoriju. Sāksim no sākuma. Sarkanā čakra pirmajā līmenī. Mūsu dzīvē tā apzīmē mūsu ķermeni un visvienkāršākās izpausmes, visvienkāršākās vajadzības. Ēst, dzert, drošību, atpūsties un vairoties. Tā ir pirmās čakras seksuālās enerģijas nozīme, reprodukcija. Mēs veidojam jaunus cilvēkus, lai mūsu dzimta nepazūd, lai mūsu suga neizzūd. Šī enerģija parādās mums kopš dzimšanas, un pirmos 7 gadus šī enerģija ir vērsta uz mums pašiem. Mēs esam autoseksuāli. Vīrieši, sievietes, puikas, meitenes. Mēs pētam sevi, mēs maigojamies ar sevi. Mēs izprotam sevi, savas sajūtas, un mēs izpaužamies caur emocijām. Ja? Raudam, smējamies. Tanī mirklī pienāk brīdis, kur mēs sajūtam, mums vajadzētu tā būt, ka mēs sajūtam, ka mūsu emocionālās sajūtas ir saistīts ar mūsu ķermeniskām sajūtām. Ja mums patīk, mums ir labi, mums ir labs garstāvoklis. Ja mums kaut kas sāp, mums ir slikts garstāvoklis. Ķermenis to jūt, viņš to zina. Šajā līmenī seksuāla enerģija ir absolūti neapzināta. Ja? Mēs nesaprotam, kas ar mums notiek, un arī tad, kad viņi jau izpaužās jau tādā darbībā, pieaugušākā vecumā, tad, kad mēs esam 11, 12, 13, 14 gadi, viņi arī aizvien ir pilnīgi neapzināti. Pirmā čakra nozīmē reprodukciju. Šī mūsu tantras izpratnē, un tantras izpratnē visas čakras, visas mūsu enerģijas, tātad ir ar sievišķu vai vīrišķu, sievišķu vai vīrišķu uzlādētas. Un šeit jūs varat tā kā iedomāties, ka pirmā čakra, šī te pirmā seksuālā, visrupjākā enerģija, viņai ir vīrišķi pozitīva. Proti vīrieši ir tie, kas dod. Vīrieši ir tie, kuriem daba ir ielikusi šo nepieciešamību. Ja? Tad tēviņi skrien pakaļ mātītēm kaut kur mežā, ja, dzīvnieku. Un arī vīrietim ir dot tā iespēja, viņš ir šis primārais, viņš ir tas, kas meklē, viņš meklē kūku. Arī jūs varat redzēt, ka fiziski mēs esam izveidoti lingams, tātad vīriešu dzimuma loceklis ir izvirzīts ārā no mūsu ķermeņa. Savukārt jonī, ja, sieviešu, tā mēs saucam to sanskritā, tantrā, sieviešu dzimuma tātad orgāns ir ievirzīts, viņš ir pieņemošs, tātad viņš pieņem šo enerģiju. Un fiziskajā līmenī mūsu šī seksualitāte notiek starp šiem te tikai seksuāliem centriem, tā kā mēs saucam ģenitālijām. Tur notiek viss. Un šis ir visrupjākais, viszemākais seksuālās saskarsmes līmenis. Bieži vien viņš kļūst par visu visā dzīves garumā nemainās. Ja ir kaut kāda priekšnosacījuma tam, ka šī seksuāla enerģija neattīstās vīrietim vai sievietei, tad šis līmenis paliek tāds. Kādi var būt šie iemesli? Ja vīrietis bērnībā, būdams bērns, būdams puika, ir saņēmis no mammas zināmu noraidījumu par to, ka viņš sevi aiztiek, par to, ka viņš meklē kaut kādas jutekliskas izpausmes. Ja viņš pats nav saņēmis šīs jutekliskās izpausmes kā maigumu, bez nosacījumu, tādu maigumu un juteklīgus pieskārienus no mammas un no tēva, ja? Tad tādam vīrietim ir ļoti grūti saskārties ar savu šo te maigumu un sajust savu seksualitāti arī caur savu ķermeni. Viņš nejūt savu ķermeni.
Un ļoti bieži vēl pie visa tā tieši puikām tiek aizliegts kaut kādā veidā izpaust savas emocijas. Tad, ja puika raud vai kaut kādā veidā uzvedās ne tā, kā vecāki uzskata, ka tas tā, ka tā tam vajadzētu būt. Piedodiet, ziniet, es uz mirklīti aizvēršu savus aizkars, tad es nebūšu raibs jūsu priekšā. Tā ir labāk. Labāk redz. Jūs saprotat, tātad visas saņemtās traumas, emocionālās traumas bērnībā, gan puikam, kurus es minēju jau šobrīd, meitenei, ja nezinu, kāds izsakās par viņu ķermeni, kaut kā tēvs vai mamma, vai kaut kādā veidā noliedz viņas seksualitāti, vai kaut kādā veidā šīs seksuālās izpausmes nu, kaut kādā veidā izrāda kā kaut kāds, kā tādas, kurām vajadzētu izpaust, nu, tā kā, par kurām vajadzētu kaunēties. Ja? Kā kaut kas tāds, kas ir aizliegts, kaut kas tāds, kas nav labs, kaut kas tāds, kas šai seksualitātei pieliek šo negatīvo iezīmi. No bērnības mums tas ļoti, ļoti paliek mūsu, nu, mūsu atmiņā un nosaka visas mūsu tālākās redzējumus, izpausmes šīs te seksuālās. Tieši tādēļ ļoti bieži gadās, kad vīrieši, neskatoties uz to, ka viņam tās seksualitātes ir ļoti daudz, alfa vīri, ja, tēviņi, mačo, kļūst par mačo, un viņiem šī seksualitāte tur arī paliek. Viņi ir nejūtīgi, un kā jūs saprotiet, ja jūs nejūtat sevi, jūs nevarat just arī citu. Jūs nevarat sniegt šo maigumu, jūs nevarat sniegt šo saskarsmi nākošajā līmenī, tas, kas ir jau saistīts ar mūsu juteklību, ar mūsu emocijām. Jo mēs varam sniegt baudu otram cilvēkam tieši tik, cik mēs varam just sevi. Un mēs arī saņemt varam no otra. Ne vairāk par to limitu, ko mēs paši sev varam, kā mēs paši sev varam just, vai ne tā? Tieši tādēļ, ja vīrietim nav šīs juteklības, ja viņam ir tās saucamās bruņas, tā ir tā diezgan izplatīta šobrīd parādība, kad vīrietis viņš ir izveidojis sev šīs emocionālās bruņas. Es neizpaužos, es neredzu, man ir ok, es esmu vīrietis. Ja? Tādī mirklī vīrietis kļūst nejūtīgs. Un viņam ir ļoti grūti pārcelties otrajā līmenī, tajā oranžajā līmenī, kura ir mūsu otrās čakras seksualitāte, kura kā reiz izpaužās caur mūsu juteklību, caur mūsu maigumu. Ja pirmajā čakrā mūsu seksualitātes uzdevums ir reprodukcija, tad otrajā čakrā, ja mēs runātu vienā vārdā, tā būtu bauda. Ja? Juteklība un bauda. Mums ir patīkami to darīt, mums gribās. Mēs pievelkamies tādēļ, kā gan juteklīgi, gan emocionāli. Mēs esam vienoti. Mēs papildinām viens otru. Ja? Mēs tā kā emocionāli ieejam viens otrā. Kā jums šķiet, ar kādu zīmi vīrišķo vai sievišķo ir uzlādēta šī te otrā čakra. Šī nepastāvība, plūsma. Ja? Pirmā čakra reprezentē zemi kā stihiju. Ja? Kaut kas ciets, pamatīgs, jaudīgs. Vīriešu dzimuma loceklis tantrā, sanskritā saucās lingam. Tas nozīmē balta gaismas kolonna. Domājieties, balta gaismas kolonna. Kaut kas kolonna, kā kaut kas pamatīgs ciets, kas stāv uz zemes. Gaismas kolona, kas ir vērsta uz augšu un kurai nav beigas. Kurai nav beigas. Ja vīrietis spēja pāriet, ja sieviete tiek, tad spēja viņam dot šo maigumu.
un spēj atvērties. Un jūs spējat ne tikai ieiet viens otrā ar šiem dzimumu centriem, seksuāliem centriem, bet ja jūs varat savienoties arī emocionāli un fiziskās sajūtās, tas nozīmē, ka vīrietis no tā mirkļa sāk dziedināt sievieti. Sievietei ir nepieciešama šī vīrieša emocionālā penetrācija tikpat ļoti, kā vīrietim ir vajadzīga šī fiziskā. Jo tāda sieviete piepildās, ja, starp pirmo un otro čakru. Tad, kad mēs atrodam šo seksuālo līdzsvaru, mēs kļūstam par lieliskiem mīlniekiem. Seks ir brīnišķīgs. Ja? Tad ir šis spēks, mēs atveramies šai enerģijai, un viņa ir ļoti jaudīga. Pirmās čakras enerģija, šī dabīgā mūsu tāda jaudīgā vīrieša enerģija. Viņa nav agresīva. Viņa ir vienkārši ļoti jaudīga. Tāpēc bieži vien, tad, kad viņas ir pa daudz, ja mēs viņu nomācam, viņai nav kur izpausties, nav kur izplatīties, tad, jā, tad viņi kļūst agresīvi, tad cilvēki, tad vīrieši kļūst, un tas ievērojot arī visvairāk notiek tādā laikā, kad, jauniešiem šīs enerģijas ir daudz, un viņai nav kur doties ārā. 16, 17, 18 gadīgiem jauniešiem. Tātad pirmais etaps mums vajadzētu salikt un saharmonizēt šo plūsmu starp pirmo un otro čakru. Atbrīvot vīriešus no tiem priekšstatiem, no visām tām ieliktām programmām par to, ka viņam kaut kam ir jāatbilst, ka viņam vajag kaut kādā veidā tur to sievieti tā un tā apmierināt, vai viņam tur tas un tas jāizrāda no sevis, vai tas, ka viņi ir vadītāji tajā seksā, ka viņi ir tiem, kuriem tur tas viss ir jānosaka. Ir ļoti daudz tādas programmas, dēļ kurām vīrietis netiek klāt vispār savai enerģijai. Viņi tur ir, un viņi viņu rauj pušu. Un, ja nebūtu izdomāta masturbācija un pornofilms, droši vien, tad tā pasaule mums būtu savādāka. Ja viņi būtu agresīvāki, bet tagad viņi tāda ļoti daudz vīrieši vienkārši izmet šo savu enerģiju, izmet šo savu seksuālu enerģiju, vienkārši masturbējot. Un jūs nevarat iedomāties, cik daudz tas ir pasaulē. Līdz ar to, arī šī dzīves enerģija šiem cilvēkiem zūd. Viss tas, ko var uz šīs enerģijas būvēt, bet iesim tālāk. Mēs tūlīt sapratīsim, ko tur mēs varam būvēt uz viņu. Tātad pirmās divas ir mūsu dzīvnieciskās izpausmes, fiziskā, juteklīga, emocionālā. Nākošā čakra ir trešā, viņa izpauž mūsu jau cilvēciskās īpašības. Mēs pieslēdzam mūsu prātu, mentālo enerģiju. Arī seksualitātei šajā līmenī ir jau nākošās, jau daudz, daudz plašāks izpausmes. Tas notiek tad, kad mēs gan kā partneri dzīvē, attiecībās, gan arī seksuālajie partneri pārslēdzam, proti mūsu apziņa paplašinās tik tālu, kad mēs saprotam, kā šo baudu mēs gūstam nevis tikai ņemot. Jo gan pirmajā, gan otrajā čakrā šī seksualitāte mums ir neapzināta. Mēs gribam, pirmajā čakrā tas vispār ir atslēgts mūsu prāts. Mums ir tikai šī instinktīvā virzība. Otrajā čakrā tā ir iekāra. Mēs gribam, es gribu, es gribu un es gribu pieķerties, es gribu piesavināties. Es gribu šo sajūtu. Sajūta, kas ir bauda. Draugi, zināt, ar ko bauda? Kā mēs varam noteikt, kas ir bauda? Kad mēs saņemam šo baudu, kas tas tāds vispār ir, kāpēc? Kā mēs varam atšķirt, ir tā bauda, nav tā bauda. Laiks apstājās. Atslēdzās mūsu prāts, vai ne tā? Tanī mirklī, kad mēs baudam, mēs esam plūsmā. Mūsu prāts nespēja domāt. Viņš nedomā, cik vēl tur būs, cik tas vēl notiks, vai es pareizi daru, vai es nepareizi daru, varbūt, ka vajadzēs savādāk, varbūt, ka jābeidz, varbūt, ka šitā.
mēs baudam. Baudai ir viena īpašība. Bauda beidzās. Viņai ir limitēts laiks. Bauda nav mūžīga. Viņa atnāk un viņa aiziet. Un principā bauda ir īslaicīga. Mums ar to jārēķinās. Tādēļ pat tādi pārīši mīlnieki kaut kādā savā dzīves laikā, dzīves posmā atklāja šos te seksuālās apmaiņas, enerģijas apmaiņas, visus noslēpumus starp pirmo un otro čakru. Viņi bauda, bet katru reizi tā bauda pāriet. Katru reizi viņi atkal uznāk un atkal pāriet. Un atkal uznāk un atkal pāriet. Un ja tas atkārtojās, šī ir nākošais mūsu seksualitātes līmenis. Viņš arī ir laicīgs. Proti, ievērojiet, tie cilvēki, kuri, es pieļauju, ka šeit mūsu klātbūtnē nav tādu cilvēku, kuri šobrīd dzīvo un arī seksuāli saskarās tikai un vienīgi pirmajā čakrā. Tie cilvēki ir diezgan rūpīgi savā prātā, savās izpausmēs. Ja, viņiem, mīlestība ir kniepšanās, ja, un kamēr viņus vada šī enerģija, tikmēr viņi tur ir, pēc tam diezgan ātri arī tā enerģija aiziet. Jo zemāk mēs pieslēdzamies pie šīs enerģijas, jo ātrāk, jo primitīvāk viņi ir un jo ātrāk viņa pazūd. Proti, tādā mirklī, kad mēs no pirmās čakras pārējām otrās čakras enerģijā, gan pati tuvība, mūsu seksuālā tuvība, kļūst ilgāka, garāka. Ja? Mums nav vairs mērķis vienkārši atbrīvoties. Vīriešiem pirmajā čakrā šī seksualitāte izpaužās kā saspringzinājums. Viņam gribās atbrīvoties no tā. Ja tas saspringzinājums turās ilgi, tad agresija, neapmierinātība rodās. Un atbrīvojas, mazliet vieglāk. Ja? Un līdz ar to arī viss tas, kādā veidā mēs nododam šo enerģiju viens otram, ir daudz vienkāršāk, ātrāk, primitīvāk. Bum, 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 viss līdz nākošai reizītei. Ja mēs atklājam šo juteklību sevī un viņu mēs varam viņu attīstīt. Ja? To, kā mēs varam just sevi, mēs pat nevaram to izstāstīt. Tur nav robežu. Tik smalki, tik dziļi, tā ka mēs nevaram pēc tam paskaidrot un pastāstīt. Tie ir brīnišķīgi tādi iekšēji pārdzīvojumi. Tā skaitā emocionāli pārdzīvojumi. Tā ir otrā čakra. Līdz ar to mēs kļūstam arī ilgāki savā saskarsmē. Šī saskarsme kļūst maigāka, brīnišķīgāka, tieši juteklīgāka. Bet vienalga ar to mums ir par maz. Bieži vien mēs izprotam, ka kaut ko mēs palaidām garām, kaut ko mēs zaudējam tajā visā. Kas tas tāds varētu būt? Ko mēs zaudējam? Izrādās, ka ja mēs sākam izzināt un izprast, kā tas mums viss ir veidots, mēs varam atklāt vēl un vēl ļoti daudz līmeņus. Kā izprotot to, kā visos mūsu izpausmes līmeņos, proti fiziskajā, emocionālajā, mentālajā, garīgajā līmenī, kā mēs savienojamies, pēc kādiem principiem tas darbojas. Tad, kad mēs zinām, kā tas ir veidots, kā tie nervu gali pienāk klāt, tad, kad mēs saprotam, ka ja tas vienkārši būtu tā, bum, 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 un tiešām tā, kā mums tie seksologi saka, jums ir tur 2 centimetri ārpusē, jūs jūtat pēc tam sievietēm, ja? Pēc tam jūs tur tālāk neko nejūtat. Jā, un tur nemeklēt neko, tur nekā nav. Tas, kas jums priekšpusītē, tas jums radīs baudu. Mēs padomājam, kāpēc tur ir tik sarežģīti viss uztaisīts? Kāpēc tur ir tik smalki viss uztaisīts? Kāpēc ar mums, es šobrīd par sievietēm runāju, kāpēc ir tik lieli tie viļņi, tie emocionālie viļņi mūsu mēnešu šķērsgriezumā, ja? Kāpēc notiek tik liels pārmaiņas. Tad, kad mēs sākam to skatīt un izpētīt, mēs atklājam ļoti daudz interesantu un jaudīgu lietu. Tādī mirklī mūsu seks kļūst dziedinošs. Proti ar savu šo savienošanos trešajā čakrā,
mēs spējam atbrīvot savu partneri un sevi no visām tām senajām traumām, no visām tiem aizspriedumiem, kuri ir palikuši mūsu ķermenī. Saprotiet, visas šīs emocionālās traumas, ja mēs viņas nerealizējam uzreiz, viņas paliek mūsu ķermenī. Un paliek viņas visvairāk, vissmalkākajās vietās. Sievietēm tieši jonī ir tā, kas uzņem visas šīs emocionālās pārdzīvojumus, ķermeņa nepieņemšanu savu, kaut kādu negatīvu seksuālo pieredzi, viss, kas saistīts ar seksualitāti. Ja, tātad šīs emocijas jau fiziskā veidā, caur fascijām un tādiem viņš kļūst nejūtīgs. Ja, tad tā kā, neteiksim aizcietinājumi, bet tā kā sabiezējumi rodās. Ja, fascija sabiezējumi. Un tad ir mirklī, kad partneri izzina un izprot to, kad viņi izprot, kādā veidā tas ir veidots, kur ir punktiņš A, kur ir punktiņš G, kur ir punktiņš U, kādi ir orgasmi sievietēm, kas ir nepieciešams priekš tam, kāpēc mums nesanāk sasniegt pat tām 4 vai 6 minūtēm, ja, kaut kādas 5 orgasmus. Un kāpēc, un ka tur izrādās, ka tur ir viss daudz, daudz vairāk, ka mēs varam pieslēgt savam ķermenim, savām emocijām, izprast, kā tas strādā visos smalkos līmeņos, ja? Tā skaitā mūsu visu endokrīno sistēmu, proti tos kokteilīšus, kurus mums pasniedz mūsu tuvība, mēs varam viņus vadīt. Ja? Mēs varam pilnveidot sevi. Ja pirmajā čakrā mēs saskaramies tikai ar seksuāliem centriem, otrajā čakrā mēs saskaramies ar visu ķermeni un savām emocionālām pasaulēm, tad trešajā mēs savienojam arī mūsu mentālās enerģijas vibrācijas, proti mūsu prāts, kā jūs zināt, viņš arī darbojās dažādos viļņos. Ja? Tur ir alfa viļņi, beta viļņi. Mēs savienojamies gamma viļņos visos. Un prāts atslēdzas. Ja? Viss tas, kas mums bija tur prātā, domas, tad, kad tur pēc tam es aizbraukšu uz turieni, vai man pēc tam jāpadzer kafiju, vai es gribu kaut ko, vai viss izpūst. Jūs neesat šeit. Jūsu personība pazūd tajā mirklī. Tas dod mūsu enerģijai, seksuāla enerģijai un dzīves enerģijai netraucēti doties augstāk. Augstāk viņa nāk sirdī. Tad, kad mums netraucē prāts, mēs izprotam to, kas mēs patiesībā esam. Ja? Mums ir ārpus prāta pārdzīvojums. Ja mēs jūtam savu partneri, ja mēs esam spējīgi dziļi ar viņu saskārties, tad tajā mirklī mēs saskaramies ar sirds enerģijām. Sirds enerģijas mūs pārslēdz uz mūsu vēl vienu nākošo līmeni, šo dievišķo līmeni. Tad, kad mēs saslēdzamies ar visu, tur, kur nav robežu, tur, kur nav laika, tur, kur nav robežu, tur, kur nav aizspriedumu. Es viņam tā teicu, viņš man tā, varbūt man vajadzēja to, varbūt to. Nē, mēs esam atdevušies šai plūsmai. Šī seksuāla enerģija nes mūs ārpus mūsu ķermeņa, ārpus mūsu prāta un ārpus mūsu vispār izpratnes tur, kur kaut kādas formas eksistē. Mēs atgriežamies atpakaļ pavisam savādāk. Mēs nekad neatgriežamies bērniem ar tām pašām domām, ar tām pašām, ar to pašu rupjo skatu uz dzīvi un vienam pret otru. Mēs izprotam, ka mēs spējam saskārties viens ar otru ar kaut ko daudz, daudz, daudz dziļāk. Ja mums tas izdodās, tad tas ir uz visu laiku. Ja? Lai kas nenotiktu ārā, tas ir tā kā dziļā okeānā. Ārpusē var būt kaut kādas viļņošanās, prāta viļņošanās, emocijas viļņošanās, partnerē. Mēs aizvien esam cilvēki. Un mums var būt nesaskaņas, un mums var būt kaut kādas
kaut kādas aizvainotības. Mēs aizvien vēl darbojamies un spēlējam šajos citos līmeņos, bet mēs jau esam saskārušies. Šis ir kosmiskais orgasms. Viņš ir arī fizisks, un jūs saprotat, ka tas, ka mēs pārceļam šo savu enerģiju augstāk, tas, ka mēs to spējam darīt, tas nenoņem no mūsu zemākām čakrām, no mūsu zemākām enerģijas šīm te pārstrādes stacijām, nenoņem to enerģiju. Mēs aizvien varam arī radīt bērnus, mēs aizvien varam just šo baudu, bet tikai neskaitām plašāk. Lai tas ar mums notiktu, lai mēs varētu savienoties, ja, mums ir jāsaprot, priekš kam mēs to darām. Un tieši tādēļ mēs runājam par tantru un garīgo attīstību, bet nevis par attiecībām un par seksu. Mēs skatāmies seksuālu enerģiju mūsu garīgajā attīstībā, nevis kā pašmērķi. Tie cilvēki, kuri grib seksu izprast dēļ baudas, viņi to izpratīs dēļ baudas, bet tikai dēļ tā. Tie, kuri grib izmantot seksu tikai priekš tam, lai radītu bērnus, viņi radīs bērnus. Taču tad, ja mēs noliksim sev augstāko nolūku, mēs kļūstam neierobežoti savās iespējās saņemt no šīs seksuālās enerģijas tādas balvas, par kurām mēs pat sapņos nevarējām iedomāties, ko mēs varam no tām saņemt. Priekš tā mums ir vienkārši jāzina un jāizprot. Pirmkārt, jāpieņem šī seksuāla enerģija kā sava daba. Otrkārt, viņa ir jājūt. Un to mēs darām parasti mūsu nodarbībās, mūsu kursos, caur apzinātību, proti. Mūsu enerģija ir daļa no mums, mūsu dzīve, varbūt vai no apzināti, vai neapzināti. Mēs varam vai no apzināti risināt visus jautājumus, ja? Vai nu tā kā sanāks, vai kas parādīsies. Tad, lūk, tādā mirklī, kad mēs apzināti atsakamies zaudēt šo enerģiju zemākajās čakrās, bet zinām to, kādā veidā un caur ko mēs ceļam viņu augstāk. Ja mēs neaizķeramies baudā, ceļam viņu augstāk, tad mūsu sirdī šī seksuālā mīlestība seksuālā enerģija kļūst par mīlestību. Un viņi izpaužas caur meditāciju. Tad, kad mēs esam kopā, un mēs kopā esam vienā kosmiskajā laukā bez šīs vēlmes kaut ko paņemt vienam no otra. Bet tad, kad mēs dodam, mūsu mīlestība izpaužās caur došanu, mūsu seksuālā enerģija izpaužās caur došanu un atvērtību ņemšanai. Tad viņa plūst, tad mēs esam plūsmā. To visu mēs varam iemācīties, un to visu mēs varam praktizēt. Cilvēki, kuri ir saskārušies ar šāda veida attiecībām un šāda veida seksuālo saskarsmi, tad, kad mēs apzināmies šo seksualitāti savu, pavecam viņus vairs nepierunās. Es jums izstāstīšu, kā man bija reiz. Tas bija kaut kāds viens no pirmiem, man šķiet, pirmais vai otrais mūsu tantras retrīts. Pirms gadiem 12, tad brauca šeit mūsu tādu skolotāju. Un viena no mūsu šiem uzdevumiem, mēs darām tādas prakses, viens no šiem prakses uzdevumiem bija saskārties ar tām, atgriezt sevi atmiņās savā visspējīgākā, visjaudīgākajā orgasmiskā stāvoklī. Ja? Un tur bija tā, ka tev visi kopā sanāca, un tad tev vajadzēja atgriezt to stāvokli savu un sajust, kā tur bija. Un es sēdēju un es domāju tā, kurš no tiem gadījumiem, un tad es saprotu, ka tas, ko tad es tur varu? Un apkārt tur citi kliedz, citi tur vārdās, citi kaut ko, labi, pusi tur noteikti, ka tēloja kaut ko. Bet es
es redzēju, ka tur kaut kas tur tāds notiek, ar ko es dzīvē nebiju saskāries. Un tad es pēc tam, nu, kad mums pēc tam tā kā apspriešana, šērings, es uzdodu skolotājiem jautājumu, es saku, Klau, nu, man tagad ir 45 gadi. Pēc šīs te prakses man šķiet, ka nu, to savu visu to laiku, kamēr es nodarbojos ar seksu un vispār kaut ko par seksu zināju, ir vienkārši izmest miskastē, kad pagad, nu, kas te notiek? Es, tu tā kā to parasto pie ko seksu, ja, to nu, ar iekulāciju, ja. Nu jā, nu, tas tā kā nošķaudīties. Tas tā kā izšķaukt degot salīdzinājumā ar to, ko tu vari pieredzēt tad, kad šī seksuāla enerģija tev nevis tu viņu izmet no sava ķermeņa, bet tu viņu pagriez un cel viņu augšā, cel viņu sirdī. Tā izrādījās taisnība. Es to pieredzēju. Un vēl jau vairāk mēs to praktizējām apzināti, meklējām vēl un atradām vēl un vēl ļoti smalkus, ļoti dziļus un ļoti saudabīgus, jaudīgus šīs te enerģijas izpausmes. Es runāju mēs ar savu partneri, ar Bavāniju. Viņa nevar būt šeit šobrīd ar mums. Viņai ir ļoti svarīgs uzdevums. Mums ir 2-gadīgs bērns šobrīd. Pēc mūsu 14 gadu kopā būšanas. Lūk, to mēs izprasījām arī tantriski no dievišķām izpausmēm. Nu, lūk, un tāpēc es tagad viens runāju, un es pārslēdzu savu vīrišķo, sievišķo enerģiju. To, kas katrā no mums piemīt, katram no mums. Un šī ir katra mūsu spēja un māksla un iemaņa, ko mēs varam sevi attīstīt, atklāt, slēgt atrast šo savu centru starp vīrišķo un sievišķo enerģiju, atklāt visus tos savas bailes, savas neizpratnes, visu to, kas mums ir aplami samācīts, iemācīts, neapzināti iedots, ieprogrammēts mūsu prātā, kas patiesībā mūsu pašus ierobežo. Šī seksuāla enerģija puikām, vīriešiem ir jāgriež pretējā virzienā. Ne tā, kā mēs to esam pieraduši darīt līdz šim caur vizualizāciju, bildītēm, kur prāts veido nepieciešamās bildes priekš tam, lai mums iestātos kaut kāda uzbudinājums un erekcija. Bet mums ir viņš jāgriež caur ķermeni atpakaļ, caur jūtīgumu. Tā, lai mēs caur jūtīgumu un emocionālu saskarsmi spētu savienoties ar savu partneri. Tad mēs varam doties tālāk. Tad mēs varam šo savu iemaņu padarīt par zināšanām, par pieredzi, kura, draugi, izmainīs jūsu dzīvi. Tas, ko var šī seksuāla enerģija izdarīt ar mūsu prātu, mūsu apziņu, ar mūsu spējām, ja, ieraudzīt tās robežas un salauzt tās robežas, tās sienas, kas atdala mūs no garšīgas, pilnvērtīgas, jēgpilnas, baudpilnas dzīves, brīvībā, ja, kur mēs varam darīt to, kas mums šajā dzīvē ir dots kā augstākais uzdevums, piepildīt sevi. Ja, to mēs varam izdarīt caur seksuālu enerģiju, ja mēs viņu nezaudējam pa ceļam, ja mēs spējam viņu izmantot, ja mēs spējam viņu vadīt. Tālāk, mēs esam norunājuši 1 stundu un 15 minūtes. Es parādīšu jums tātad katram gadījumam, lai jūs arī vizualizētu to, kā tas izskatās. Tātad, lūk, mūsu trešā čakra. Mēs nevis lūkojamies pēc baudas, mēs nevis gribam paņemt kaut ko no otra, tā kā pirmajā vai otrajā. Bet pati savienošanās, pati klātbūtne,
totāla klātbūtne, apzināta klātbūtne. Ja? Tas nozīmē, mēs dalāmies ar enerģiju. Dārgākais, kas mums ir, draugi, tā ir mūsu klātbūtne. Tad, kad mēs spējam viens otram šo klātbūtni dot cauri uzmanību, nepastarpinātu, fokusētu uzmanību viens otram. Ne caur uzmanību caur savām emocijām, jā, es gribu tagad kaut ko, vai ne caur savām kaut kādām mentālām konstrukcijām, ka mēs tur kaut ko runājam un spriežam. Kad mēs esam viens ar otru klāt, mēs esam atvērti, mēs neprasam viens no otru neko. Mums patiesībā neko vienam no otru nevajag. Un tā ir galvenā atslēga. Mums katram ir jākļūst seksuāliem pirmām kārtām pašam ar sevi. Jāsajūt, jāpieņem savs ķermenis, jāpieņem tās sajūtas, kuras mums ir. Ja? Mēs varam tad vadīt tās tālāk, jo parasti mēs baidamies no seksa, no pamatīgi dziļa seksa. Mēs baidamies no sevis. Mēs saskaramies ar kaut kādām tādām izpausmēm, tādām iekšējām sajūtām, kuras mēs neesam vēl sajutuši. Un tādā mirklī, kad tas notiek, kad mūsu prātā, es nezinu, kas tur tālāk būs, tad visbiežāk notiek ejakulācija. Ja? Un zināmā mērā šī ejakulācija ir kā korķi, kā drošinātāji. Jo, kad tās enerģijas kļūst par daudz, mēs nezinām, mums nav kur iet viņai, mums nav kur celties. Mēs nevaram viņu pārcelt visā ķermenī, visā maigumā. Mēs nevaram saskārties ar tādām emocijām, kuras mēs nekad līdz šim vēl neesam sajutuši. Tanī mirklī un nostrādā šīs slēdzes, šī enerģija iztek ārā, un mēs tādu, jā, labi, tad var iet tēju padzert vai pagulēt, vai kaut kā tā. Taču tad, kad mēs spējam šo enerģiju virzīt augšā un saņemt, sagādāt sev šos daudzos multiorgasmus, ja, kuri nav saistīti ar ejakulāciju, tie, kuri pārņem visu mūsu ķermeni, tie, kas pārņem visu mūsu emocionālo, mentālo pasauli, tie, kas iziet ārpus mūsu kontrolējumās telpas un savieno mūs ar visumu. Tie ir patiesi orgasmi, kur mēs varam izpildīt bez ejakulācijas. Viņi var turpināties. Tur ir daudz tādi pīķi, pēc kuriem iestājās ir tātad virsotnes un ir ielējas, pēc kuras iestājās ielējas. Ielēja tie tādas vibrācijas viņu, kuros mīlnieki tā kā saplūst viens otrā. Un atrodas tā kā starp pasaulēm. Ne šajā pasaulē, ne tajā pasaulē. Un tā ir arī ļoti tuvinoša, ļoti dziļa pieredze, kura, jūs saprotat, ka jūs katru reizi tā kā satiekat sevi. Jūs saprotat sevi ārpus šī ķermeņa, šīs personības un ārpus šīs dzīves robežām. Ja? Proti, tas ir daudz vairāk nekā vienkārši to, ko mēs varam pieredzēt vienā kaut kādā mirklī. Tātad priekš tā mums ir vajadzīgs, un tas ir savienots. Jūs redzat, es uzticos tev, tu dari man patīk. Es pieņemu tevi, es esmu atvērts tev. Šī ir trešā čakra. Caur to mēs sākam dziedināties. Ja? Mūsu ķermenis dziedinās, mūsu prāts dziedinās. Un, ja jūs gribat redzēt, kā tas izskatās mūsu 4. čakrā, heart connection. Tā ir tātad savienošanās ar sirdīm. Ja, tad, kad nav svarīgi vairs tas, kādā krāsā mati, ja manai mīļotē, cik garas viņai ir kājas, kādā izmērā viņai ir krūtis, un arī kas tur izskatās, bet šī savienošanās cauriem. Tad, kad šī enerģija plūst, viņa saplūst un savienojas ar kosmosu. Šis ir tāds gleznotais Gray. Viņš glezno savas vīzijas, savas pieredzes, ko viņš pieredz ārpus prāta,
ārpus trīs dimensiju pasaules pieredzi. Tā, labi, es atgriezīšos tā, lai jūs mani redzat, un mēs tātad savienosimies tālāk. Te nu mēs esam. Nu, lūk. Es iedevu jums tādu mazu sēkliņu pārdomām. Es ceru, ka tajā sēkliņā ir kaut kāds graudiņš vai kaut kāds iedvesmas sākums, ko es varētu jums iedot. Jo tātad priekšā mums ir iespēja turpināt šo izziņas procesu. Šīs, kā jūs saprotat, atvērtā nodarbība, šie bija cilvēki, kurus mēs nepazīstam viens otru, mēs nezinām, kā viņi kaut kādas zināšanas var izmantot, vai ne? Un tādēļ šī nodarbība bija diezgan tāds kopskats, pārskats par to, kur mēs ejam, tātad arī droši vien kaut kāda, jums deva pārliecība par to, ka ir tāds ceļš, ka šis ceļš ir apzināts, un mēs arī esam veidojuši, mums ir vairāki kursi bijuši, kas ir tādi saukuši sakrālā seksualitāte, viņi ir gājuši kopā ar attiecību kursu, jo, kā jūs saprotat, tas ir neatņemami procesi. Jūs nekad nevarat sasniegt seksualitātes, teiksim, kaut kādas seksuālās enerģijas izpausmes augstākajās čakrās tad, ja jūs neesat izpratuši attiecību principu galveno. Ja jūs neesat savienojušies, spējuši savienoties ar savu partneri, atbilstošās partnerattiecībās. Jūs nekad nevarat augstākos punktus, augstākās enerģijas izpausmes sasniegt ar jaunu partneri. Tieši tādēļ mēs runājam par to, ka šīs partneru attiecības iet dziļumā. Pirmajā laika posmā, tad, kad mēs piedzimstam pirmos 7 gadus, mēs esam seksuāli centrēti uz sevi. Nākošos 7 gadus mēs esam homoseksuāli. Mēs esam homoseksuāli. Puikas spēlējās un draudzējās ar puikām, meitenes spēlējās un draudzējās ar meitenēm. Ja? Un tur mēs izzinām savus robežus, tur mēs izprotam, kā mēs varam šajā vidē būt. Ja? Seksualitāte, tas nenozīmē, ka mums noteikti ir kaut kādā veidā viņi tur jāizpauž seksuāli. Tā ir mūsu pasaules izziņa, mūsu interese, tas, kur mums pievelk. Pēc šiem 7 gadiem, homoseksuāliem gadiem, mēs kļūstam heteroseksuāli. Mums parādās šī pievilkšanās spēks pretējam dzimumam. Bet mūsu emocionālā pasaule ir tik nestabila. Mūsu prāts ir tik nestabils. Tanī mirklī mēs mēģinam, aprobējam, mēs mēģinam un kļūdamies. Ja? Mēs meklējam sev kaut kādus partnerus un pieredzam, ka tas var būt dažādi. Ja? Ka kaut kāda sagādā vairāk prieka, kaut kāda vairāk kaut kas sanāk, kaut kas mazāk sanāk. Tas ir normāls burstiņš cilvēkiem, kuri ir jaunieši, ja? 15, 16, 17, 18 gadi. Pēc tam, tad, kad pāriet šis pirmais posms, mēs mēģinām paplašināt savus robežas savā seksualitātē. Tas ir normāli. Tas ir tā dabā domāts, ka mēs gribam viņus paplašināt. Nevienmēr mums tas izdodas. Tad, kad mēs veidojam savas attiecības, attiecībām ir jābūt dinamikām. Attiecības nevar apstāties. Tanī mirklī, kad attiecībās iestājās rutīna, viņas sāk noplakt, un jūs sākat attālināties. Kāda ir dinamika attiecībā? Vai mēs meklējam savu seksualitāti dziļumā, vai plašumā? Ja pirmajā dzīves laikā mēs meklējam jaunas izpausmes, seksualitātes izpausmes, it sevišķi uz vīriešiem tas attiecās, caur vertikāli, protams, mēs meklējam kaut kāds vai
jaunu vidi, vai jaunus partnerus, vai, nezinu, partneriem jaunu citas tur ādas krāsas, vai parametrus, vai kaut ko vēl. Mēs mēģinām saprast, kur vēl, kādā veidā vēl mēs varam vairāk dabūt to baudu, kā mēs varam vēl vairāk sev dabūt, jo tas, kur mēs esam, tas mums nepietiek. Tad, nu, lūk, ja mēs nonākam līdz mirklim, kad ņemot tālāk apzinātību, mēs saprotam, ka ar vienu partneri mēs varam iet daudz, daudz dziļāk un atklāt tur, izdarīt tur šos atklājumus, palīdzēt viens otram, palīdzēt sev, atbalstīt viens otru, kļūt par īstiem partneriem. Tanī mirklī mēs atklājam šo te seksualitāti un trešo čakru. Jūs varat turpināt izzināt to gan katrs esot attiecībās vai neattiecībās. Pat ja jūs esat attiecībās, bet jūsu partners atsakās, tas ļoti bieži tā notiek. Atcerieties, jūsu seksualitāte, jūsu dzīve, tas, kas ir jūsu dzīve notiek, ir jūsu galējā atbildība. Jūs nevarat to deleģēt šo atbildību jūsu partnerim. Ja jūsu partners negrib, neizprot, viņam tas neinteresē, tas nenoņem no jums atbildību par jūsu dzīvi, par to, kā jūs šo pasauli redzat, kā jūs izpaužaties, ko jūs paspēsiet šajā dzīvē izdarīt. Ja jūs gribat patiešām paveikt un dzīvē maksimāli un nenožēlot par to, ka jūs velti šo dzīvi esat padzīvojuši, ņemiet līdzi šo seksuālo enerģiju. Daudz, daudz jaudīgāk jūs esat, kad jums šī seksuāla enerģija ir, nevis tāda, kad jums ir tāda vienaldzība, ka šī seksuāla enerģija kaut kur ir iztecējusi, kad viņa ir kaut kur iestupējusies, ka jūs sakat, nē, tas nav priekš mums. To var atmodināt, to var kultivēt kā ziedu un izaudzēt brīnišķīgu ziedu, kuri dos jums šo enerģiju. Lūk, tātad parasti tā doma ir sekojoša. Mūsu kursos mēs no šī te koplāna ejam aizvien dziļāk, pietuvināmies šiem aspektiem, šiem jautājumiem. Arī šeit, mūsu gadījumā, es jums tagad apmēram uzskicēju tādu kopēju bildi. Ja jūs redzat, ka viņi ir kaut kādā veidā saista jūs, ja jūs jūtat, ka es redzu, ka es gribētu kaut ko mainīt sevi, es aicināšu jūs uz vēl vienu nodarbību. Tā otra nodarbība būs jau konkrētāk. Mēs izskatīsim gan vīriešu, gan sieviešu tos aspektus, kuri mums pa ceļam ir patraucējuši šo savu seksuālu enerģiju pilnībā sajust, pilnībā realizēt. Katrā no tām čakrām es minēšu kaut kādus notikumus jūsu dzīvē, kaut kādus iemeslus, kuri varētu, tā skaitā arī tās var būt kaut kādas programmas, kas ir ieliktas, kuras atslēdzot, no kurām atbrīvojoties, jūs jau sajutīsiet savas seksualitātes un savādākas izpausmes jūs. Bez tām, tantra ir ne tikai tāda zinātne, kur mēs kaut ko varam teorētiski savam prātam iedot kaut kādu jaunu ēdienu. Ja? Tam nav liels jēgas. Tie no jums, kas atnāca šeit paklausīties, varbūt jūs pāris terminus kaut kādus uzzināsiet jaunus, kaut kādus 2 vārdus, ko viņi jums dos, vai ir vērts dēļ tā laiku tērēt. Taču, ja jūs vēlaties kaut ko mainīt sevi, tad lūk, tantrai ir savi instrumenti. Mēs praktizējam. Un galvenais tantras instruments ir meditācija. Dažādu veidu meditācija, proti tās ir tās apzinātības tehnikas, kurā mēs spējam katrs saskārties ar sevi, izprast sevi, palūkoties uz savām izpausmēm no sava centra. Ja? Tad nebaidīties to izdarīt. Nenosodīt sevi, bet redzēt, kā sevi ieraudzīt savā dzīves kontekstā. Un šīs tehnikas, viņas mēdz būt gan individuālās tehnikas, gan arī tantra piedāvā pārtehnikas. Pārtehnikas ir neskaitāmas reizes jaudīgākas par individuālām tehnikām, tad, kad partneri satiekās.
kopā un sāk praktizēt meditāciju, tad šīs izmaiņas ir milzīgas, daudz, daudz jaudīgākas. Tieši tādēļ šādas pārmeditācijas, viņas ir gan jaudīgas, gan arī bīstams, ja mēs neizprotam līdz galam, nezinām, tad tur tā elektrība sit atkal, vai ne? Nu, lūk, un tādēļ mums ir dažādi tādi, klases, kursi, retrīti, uz kuriem es aicinu, un smalki, jo smalki mēs praktizējam. Es iemācu šīs prakses jums, šīs prakses paliek ar jums uz visu dzīvi, un tas ir kā instruments jūsu turpmākajai attīstībai. Pie kam, ja šīs kaut kādi šie pasākumi, šīs prakses ir tādas jaudīgas, tādas, piemēram, kā retrīts, tad tas ir jau milzīgs solis jūsu tādai apziņas transformācijai. Šie retrīti, tie ir parasti 3 dienu pasākumi, kur mēs izbraucam kaut kur. Tāds viens no tādiem tuvojās, nākošajās brīvdienās būs. Tāda mums notiek 2 reizes tikai gadā, pavasarī un rudenī. Un šīs būs 13., 14., 15. oktobrī, piekdien, sestdien, svētdien. Tieši tad, kad sestdien, jūs zināt, ir saules aptumsums, neko citu kā meditēt darīt nedrīkst. Mums ir absolūti brīnišķīgā vietā, meža vidū, ārkārtīgi skaistā speciālā retrīta centrā, 3 dienu meditācija. Šo pasākumu jūs arī atradīsiet mūsu mājaslapā. Es izstāstīšu jums pa vēl kaut kādām iespējām, kuras jūs aicināšu, tad jūs varēsiet izvēlēties. Šīs nodarbības kontekstā sāksim ar to. Dēļ tā, ka mums nākošais nedēļa ir retrīts, mēs netiksimies nākošais nedēļa šajā laikā, svētdien, bet es piedāvāju jums satikties šajā pat laikā 11:30 aiznākošais nedēļa. Tas ir šeit 20. oktobris. Es tūlīņās jums iemetīšu linku. 22. oktobris, piedodiet. 22. oktobris. Es iemetīšu linku tūlīņās čatā, un jūs varēsiet pieslēgties uzreiz, lai neaizmirst, jo nākošo nodarbību es netaisīšu vairs tādu, es viņu neizsludināšu plaši. Viņi būs tikai tiem, kas zina. Tāpēc es tagad divus darbus vienlaicīgi, tāpēc man pazūd doma. Es mēģināšu jums. Tātad, nākošā nodarbība mums ir mūsu čatiņā tagad ielikt. 22. oktobrī es jūs aicināšu. Tie, kas vēlās, tie, kam ir interese. Un tur mūsu nodarbība būs drusciņi savādāk. Mēs jau konkrētām lietām pievērsīsimies. Viņi būs veidot kā dialogs. Es prasīšu jums kaut kādus jūsu jautājumus, lai jūs jau uzdot konkrēts jautājumus, pēc kuriem mēs varam doties mūsu izziņā. Tā, Juri atsūti ar vēlāku linku no pirmās nodarbības. Ļoti labi doma. Ziniet, es atsūtīšu arī tagad uzreiz viņu, jo viņi mums nav tālu. Es tūlīt tās atsūtīšu, lai viņi mums ir. Man liekas, jā, lawmysteries.org arī tas links ir uz YouTube. Skatos. Lūdzu, vēl? Atpakaļ. Tajā pirmajā linkā, ko tiemet, arī YouTube links ir iekšā. Varētu būt tas arī. Jā, jūs varat arī tur to paskatīties. Taisnīgi. Paldies. Bet es jau nokopēju. Iekapēšu vēlreiz to. Cik tādas nodarbības mums būs, es nezinu. Es gribētu, lai mums izveidotos tāda kompānija, mūsu kompānija, kur es redzu, ka tiešām ir tie cilvēki, kur grib izzināt, kur grib izprast, kur ir gatavi strādāt. Varbūt pēc nākošās nodarbības tas būs varbūt vēl pēc vienas. Un tad mēs varam tā kā pasludināt vienu kursu. Parasti šie kursi mums ir, vai nu tie ir īsie kursi. Īsie kursi parasti notiek pēc tam, kad jūs esat izgājuši kursu
tantras viedums un apzināto attiecību māksla. Tad jūs zinat jau pamatus par šo čakru sistēmu, par tantras ceļu, par šo saskarsmi visās šajās līmeņos. Un tad ar seksualitāti daudz vieglāk. Ja? Jo mums nav atkal pa jaunam kaut kādas šīs te jāizzina kaut kādas lietas, bet mēs varam jau ar viņām rēķināties un ātri iet uz priekšu. Lūk, tādēļ jums visiem pirmkārt ir iespēja tagad par īpašu piedāvājumu izmantot mūsu kursam Tantras viedums apzināto attiecību māksla. Tad šīs kurs mums sāksies 28. oktobrī. Viņš arī ir mūsu mājaslapā. Tas ir video, tas ir gan tiešsaites, gan video kurs. Proti, mēs tiekamies 4 reizes šādā tiešsaitē, bet pa vidu ir vēl 9 video nodarbības. Šajās 9 video nodarbībās tās ir apmēram no 1,5 līdz 2, tur drusku pāris stundas garas. Tur ir gan teorija, gan prakse, proti tās praktiskās tehnikas, tantras tehnikas, kuras palīdz jums, gan arī dažādi integratīvie uzdevumi, kur jūs ar savu partneri vai arī, ja jūs esat viens, jūs varat, tā ir tāda kā spēle ikdienas, ja, kur jūs veicot šos uzdevumus, jūs tā kā pieredzat šīs izmaiņas pašas par sevi, apzinātības, un šīs ir saistītas gan ar apzinātību, ar apzinātām attiecībām, saskarsmi, jūs varat izskatīt viņus, tur ir tātad apraksts šim kursam, un šobrīd, mēs esam ielikuši vismaz līdz šim, mums bija ar promo kodu, mums bija speciāla atlaide šim kursam. Šodien, steidzoties uz šo nodarbību, es laikam aizmirsu Bavānī pajautāt par to promo kodu. Draugi, visiem, kuriem tas interesē, lūdzu sekojiet saviem e-pastiem. Es visiem izsūtīšu šīs nodarbības ierakstu. Un tajā es jums uzrakstīšu gan linkos, gan aprakstā, es nodošu visu informāciju nepieciešamo. Gan par to, kādu jūs saņemat milzu atlaidi šim kursam, gan arī visus tos turpmākos mūsu pasākumus, uz kuriem mēs jūs aicinām. Viņi visi gan ir atrodami mūsu mājaslapā, bet, kā es esmu novērojis, vienmēr ir labāk pateikt, vienmēr ir labāk norādīt un katru linku atsūtīt. Jo mums no 1. novembra mums sākās Rīgā klātienes praktiskās tātad nodarbības tantras meditācija vakar. Tās ir tie sirds meditācija vakar, uz kuriem es aicinu gan pārus, kas ir dzīvē pāri, gan vīriešu, sievietes atsevišķi, tur pāri atrodas uz vietas. Un mēs 5 nodarbībās, 5 trešdienas vakars, mēs tiekamies un izējām cauri pašiem pamatiem. Tantras meditācija. Šie ir ļoti saistīti pasākumi. Mūsu seksualitāte, seksuāla enerģija, mūsu dzīve un dzīves enerģija un mūsu meditācija. Viņai ir tādi komponenti, kuri ir savienoti. Izprotot vienu, mēs varam izprast otru. Proti, tādā mirklī, kad mēs apzinām pāri meditāciju, mēs redzam šo klātbūtni, mēs jūtam, kā tā enerģija plūst, un mums pēc tam uzdod jautājumu, kāds tur ir mērķis? Un jūs saprotat, mērķi nav. Viss jau notiek. Viss notiek pats, mēs esam liecinieki, mēs esam pārdzīvotāji. Mēs to pārdzīvojam, mēs to pieredzam. Mēs esam šajā plūsmā un kļūstam savādāk. Tieši tas pats ir tad, kad mēs šādu pašu nolūku pieslēdzam mūsu seksualitātei. Mūsu seksuālai savienībai nav mērķi. Nav. Pa ceļam viņi var būt. Mēs varam piedzimdēt bērnus. Mēs varam noķert baudu. Mēs varam sevi dziedināt.
Mēs varam saskarties ar sirdīm un atvērt priekš sevis nākošo pasauli. Bet tur nav robežu. Mēs ejam un ejam tālāk. Mēs ejam un ejam tālāk. Saprotiet, jūsu attiecības nav pašmērķis. Tas ir līdzeklis kaut kam. Mūsu seksuālā savienošanās arī nav pašmērķis. Tas arī ir līdzeklis kaut kam. Tad, kad viņš kļūst par mērķi, viņš kļūst ierobežots. Mēs viņu ierobežojam un viss. Viņš beigās pazūd. Bet, ja mēs zinām, ka aiz šī līmeņa nākošais, aiz nākošā atkal nākošais, aiz nākošā vēl, mēs spējam izveidot šo nolūku. Mēs nevaram vēl to pateikt savās formās, savās prāta formās. Es gribu sasniegt to. Bet to jūs varat sajust savā sirdī. Ja? Dziļi ieskatoties, jūs jūtat tās ilgas. Tas ir sajūta par visu kopumu, par to, ka mēs neesam atšķirti viens no otra, par to, ka mēs esam savienoti. Un tā ir ārkārtīga sajūta, ka šajā dzīvē mēs esam atbildējuši uz to jautājumu. Mums vairs nav no kā bailes. Tad mirklī, kad mēs savienojamies sirdīs, tad, kad mēs saskaramies ar savu mīlestību, mēs saprotam, ka šajā dzīvē mums nav no kā bīties. Ja? Brīnišķīgi. Es ļoti ceru, ka es jūs iedvesmoju. Ja jums ir jautājumi, es paskatījos dažus jautājumus. Es izskatīju visus jautājumus, kurus jūs uzrakstījāt jūsu anketās, un es mēģināju tātad veidot šo mūsu atvērto nodarbību, lai palielam jūs uz šiem jautājumiem spētu atbildēt. Ir kaut kādi konkrēti jautājumi vēl. Un dažiem mēs varam pieslēgties. Ja jūs varat man atgādināt, tad es atbildēšu. Tie cilvēki, kuri vēlas vēl palikt un vēlas tātad šos jautājumus uzdot, es kaut kādu pusstundu labprāt tam veltītu. Ja nē, tad es ļoti ceru ar jums tikties jau kaut kādās mūsu tātad vai nu nākamajā nodarbībā, vai kursā, vai arī es patiešām ļoti, ļoti iesaku, vai jūs esat attiecībās, partnerattiecībās, vai jūs esat viens. Šīs nākošās brīvdienas, 13., 14., 15. Jūs noteikti novērtēsiet to, un tas ir iekšējs ceļojums, kurš es nevaru jums viņu pastāstīt, bet tāds, no kura cilvēki atgriežas savādāk. Tas ir mūsu retrīts. Ja jūs nekad neesat bijuši retrītos, un tas jūs kaut kā satrauc un varbūt biedē, uzrakstiet vēstuli uz info@.com. Mēs izrunājam vienmēr pirms retrītiem, mēs sazvanamies, es atbildu uz visiem jautājumiem, es izstāstu, kādā veidā tur notiek. Tad ir pavisam cita gaidīšanas svētki, tad ir cita iedvesma. Tātad tas ir vistuvākais, kas mums būs, un kāds sadzīves jautājums. Tā ir brīnišķīga vieta, brīnišķīgas naktsmājas visiem. Mums ir uz vietas šefpavārs, īpašs entuziasts, gatavo mums vegānu un veģetāru ēdienu. Mēs meditējam no rīta līdz vakaram. Mums ir pārmeditācijas, mums ir individuālās meditācijas, un tās viss ir salikts tādā sistēmā, ka tas kļūst par tādu ļoti dziļu iekšējo ceļojumu, kas arī vienlaicīgi ir gan dziedinoši, gan atbrīvojoši, gan arī iztīra prātu. Ja, bieži vien mēs esam tik ļoti dziļi iekšā mūsu ikdienā, un mēs nevaram atrast atbildes, izejas no kaut kādām situācijām. Šāda retrīta ir nepieciešama. Minimums 2 reizes gadā. Ja, ir vajadzīgs retrīts. Kā lūdzu? Kāds kaut ko teica? Labi. Tātad
Uh, Retrīts ir, un es vienmēr būšu gatavs jums par viņu izstāstīt vairāk. Mēs varam sazināties un sarunāt. Tātad viens jautājums, kur es izrakstīju. Vai ir iespējama atkal seksuāla saskarsme pēc ilgākas pauzes ar veco partneri? Vai tas var sagādāt prieku? Tāds jautājums mums ir. Rāk. Nav nekas neiespējams. Ir viena universāla atbilde. Tad, kad jūs kļūsiet seksuāli interesants pats priekš sevis, tad, kad jūs jutīsiet, ka jūsu seksualitāte ir, jūs esat saskāries un atguvis šo savu seksualitāti, tad, kad jūs izpratīsiet, kā šī seksualitāte darbojās, tad, kad jūs negaidīsiet no seksualitātes to, ko viņi nespēja jums dot, tad viss ir iespējams. Ja mēs lūkojamies uz seksualitāti tikai kā kaut ko, ko mēs varam kaut ko sev atraut, paņemt, ja, tad labākā gadījumā mēs tikai paņemsim to, ko mēs gribam. Ar veciem partneriem, protams, kad var, bet jūs saprotat, kad jūs saskaraties ne tikai seksuāli, jūs pirmām kārtām jūs saskaraties ar viņu personīgi, emocionāli, mentāli. Tās visas ir saskarsmes, kuras jūs spējat atjaunot ar cilvēku tanī mirklī, kad jūs pagriežat savu uzmanību pret sevi. Jo tanī mirklī, kad mēs savu uzmanību pagriežam savā iekšējā pasaulē, mēs kļūstam par supercilvēkiem. Mēs uzreiz tiekam klāt tādiem saviem resursiem, tādām savām iespējām, tādām savām īpašībām un spējām, par kurām mēs nezinājām un kuras citiem nav. Ieskatoties savā iekšējā pasaulē. Un ja šajā iekšējā pasaulē jums ir jau sagatavot kaut kādu sistēmu, kādā veidā mēs varam sevi sajust, sevi nolasīt, ar sevi saskārties, tad tas ir daudz, daudz vieglāk. Mums ir skaidri soļi, mums ir skaidrs to, kā mēs saņemam šo feedbacku, atsauksmi sev. Mēs varam koriģēt to. Un seksualitāte ziņā ir tāpat. Mums ir prakses, ar kurām mēs strādājam katrs individuāli. Tā vietā, lai masturbētu ar domu, kā atbrīvoties no šīs enerģijas, mēs veicam tādu praksi, kas saucās self-pleasuring, ja, kur ir saistīta ar to pašu seksuālo enerģiju, ar to pašu jutīklību, ar to pašu emocionālās un jutīklīgās pasaules savienošanos. Tā ir zināma tehnika, kur mēs gan baudu sasniedzam paši ar sevi, ja, bet tāpat laikā mēs nevis esam fokusēti uz to, lai šo enerģiju, seksuālo enerģiju lieko izmestu, ja, atbrīvotos no viņas, bet mēs iemācāmies viņu vadīt caur ķermeni uz smalkākām izpausmēm, uz sirdi, viņā saglabāt. Un visās šajās praksēs, gan mēs darām to vienatnē, gan mēs varam darīt to divatnē. Pēc tam šīs enerģijas ir tik daudz, ja, ka mēs varam vienlaicīgi, rakt dārzu un sacerēt dzēju vienlaicīgi. Ja, visos līmeņos. Gan prāts mums strādā mūži, gan ķermenis mums ir pilnīgs. Un nevis mums tāda miegainība ir un zūd tā enerģija, bet tieši otrādi mēs lidojam šādas sakrālās seksuālās saskarsmes. Mēs neveidojam rēti. Tas nav kā dežūra seks, kas ir tur reiz nedēļā, 3 reizes nedēļā, kā tur jauniešiem vai kā ir. Un mēs bieži vien, tā ir tāda īpaša rituāls, kurš savieno mūsu fizisko un garīgo pasauli. Ja? Mēs savienojam savu seksualitāti ar savu sirdi un dievišķo. Ja jūs spējat savienoties ar savu partneri, caur sirdi, tad savienoties caur seksuālu enerģiju jums nebūs nekāda problēma. Ja jūs spējat savienoties ar sevi, ar savu apzinātību,
tad tas nozīmē, ka veidot tādas attiecības, kuras ir apzinātas, kur jūs varēsiet visos šajos līmeņos saskārties ar savu partneri, arī nebūs nekādas problēmas. Lūk. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi par to, ko es jums stāstīju līdz šim. Jūs, kamēr domājat un rakstat, es paskatīšos, varbūt es atzīmēju kaut ko ļoti svarīgu. Tā parasti ar mani notiek. Es uzrakstu. Es saku tā. Man vajadzētu kaut kādus pēdējos vārdus. Okay. Dargie draugi, šis bija tāds eksperimentāls tikšanās, mums eksperimentāls pasākums. Priekš manis ir ļoti neparasts šis laiks, rīta puse, kad mēs runājam par, kad es vādu kaut kādas nodarbības. Tādēļ, jā, man nebija viegli, un tās domas drusciņi šaustījās. Vakarā man vairāk ir tāds koncentrētāks prāts, droši vien, vai vairāk es esmu pieredzis. Bet es, neskatoties uz to, es ceru, ka es nodevu jums būtiskāko būtību. Mēs visi esam brīnišķīgas atvērtas pasaules priekšā. Šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad pasaule mainās ļoti, ļoti ātri. Es domāju, ka visi, kuri kaut cik ir apzināti cilvēki, jūs varat just, cik ātri skrien laiks, cik ātri notiek izmaiņas. Ja mēs netiekam līdz šīm izmaiņām, mēs kļūstam pa vakarējiem. Visi dzīves skrien garām. Mums viņa aizskrien, mēs paliekam. Mēs nesaprotam, kas notiek. Mūsu vienīgā iespēja ir priekš sevis saprast, ka tikai atklājumi, tikai šo robežu pāraušanu, kaut kādu prāta robežu pāraušanu, spēja domāt, būt dažādās izpausmēs, dažādos smalkās mūsu enerģijas vibrācijās, dod mums iespēju tikt līdz šai pasaulē. Mīlēt sevi, just sevi. Un tas ir pirmais nosacījums. Tad, kad mēs pieņemam sevi, arī pasauli pieņem mūs. Tad, kad mēs iemīlam sevi, arī pasauli iemīlam mūs. Tad, kad mēs pieņemam savu seksualitāti, mēs sākam dzirksteļot, mēs sākam spīdēt, mēs kļūstam ļoti, ļoti pievilcīgi. Un tad arī pasauli mūs iemīl. Es ļoti jums iesaku, ja jūs tikko pieskārāties pie apzinātības, ja jūs nekad agrāk neko tādu nebijāt dzirdējuši, ienāciet un izpētiet mūsu mājaslapu. Es esmu atvērts atbildēt uz jūsu jautājumiem, mēs varam sazināties, sarakstīties. Es varu jums dot kaut kādus padomus, ar ko sākt, kādā veidā risināt kaut kādus jūsu dzīves jautājumus. Es būšu ļoti, ļoti priecīgs satikt jūs gan nākošajās nodarbībās, gan mūsu kursos, gan arī retrītā. Paldies jums liels par jūsu klātbūtni un ļoti ceru, ka šī mums nav pēdējā tikšanās. Un ja šī nodarbība jums šķita interesanta un vērtīga, neaizmirstiet nospiest laiku, parakstīties uz šo kanālu un komentāros lūdzu atrodiet saiti uz nākošām nodarbībām, sakrālās seksualitātes nodarbībām un citiem mūsu notikumiem. Uz tikšanos!